Mans vārds ir Maija Zakriževska-Belogrudova, un es strādāju augstskolā Riseba, vadu maģistra programmu vadības psiholoģija un supervīzija, un esmu profesore. Vienkāršāk sakot, tad šis te ir profesijas pārstāvis, kas strādā organizācijās un organizē individuālajā, grupas līmenī un organizācijas līmenī. Un atšķirībā no psihoterapeita nodarbojās tikai ar profesionālo vidi. Ekskluzīvi ar profesionālo vidi, neejot iekšā savā privātajā dzīvē. Studējot maģistra programmā vadības psiholoģija un supervīzija, studentiem ir daudz dažādas iespējas un iegūmi. Un kā pirmo un nozīmīgāko iespēju un iegūmu vēlos minēt iegūtās zināšanas. Pie mums strādā ļoti daudzi augsti kvalificēti un labi pasniedzēji, kā arī lielākā daļa nodarbību ir praktiskas. Tas nozīmē, ka students nevis vienkārši pasīvi klausās, bet līdzdarbojās visā studiju procesā. Lai gala rezultātā iegūtu šo profesionālo kvalifikāciju supervizors jeb organizācija konsultants. Kā nākamo iespēju vēlos minēt studentu pieredzes apmaiņu Erasmusā. Tā ir iespēja, kur studenti var mācīties ārpus Latvijas un iegūt pieredzi kādā no Eiropas valstīm. Ļoti būtisks iegūms ir sociālie kontakti. Un šeit es vēlos nedaudz pastāstīt par to, kādi ir mūsu studenti. Un nereti mūsu studenti ir no daudz dažādām profesijām, dažādu nozaru pārstāvji, bieži ar vairākām jau iepriekš iegūtām izglītībām un arī augsta līmeņa vadītāji. Absolventi, pabeidzot programmu, iegūst maģistra grādu vadībā un profesiju supervizors. Un šeit es vēlos atzīmēt, ka tikai maģistra programmā var iegūt šo profesiju supervizors. Nevienā citā programmā šādu profesiju iegūt nevar. To nosaka Latvijā pieņemtais profesijas standarts, kas atbilst mūsu likumdošanai. Mūsu studenti gandrīz 100% ir strādājoši cilvēki, kuriem ir iespēja mācīties vakaros vai brīvdienās. Tāpēc šajā programmā mēs piedāvājam studēt piektdienas vakarā, sestdienās un iespējams kādā no formām arī svētdien.